Es sveicu Berlīni, es sveicu Vācu kustību par mieru. Mans vārds ir Jurgens Elzāsers, un es strādāju tautas labā. Šobrīd mūs šķir tikai apmēram viena diena no tā brīža, kad pirms 100 gadiem sākās Pirmais pasaules karš. Atkal stāvam pie elles sliekšņa, bet šoreiz tā var būt kodolelle. Un tāpat, ka šavieni Sarajevā kļuva par iegānstu lielajām slaktiņām, līdzīgi var gadīties arī tagad. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem, lai vakardien notriekta un Malaizijas kompānijas lidmašīna nekļūtu par iegānstu 3. pasaules karam. Kā mēs esam nonākuši līdz tam? Kā mēs esam noripojuši līdz bezdibiņa malai? Atbilde uz šo jautājumu ir skaidra. Vaina ir jāuzņemas NATO un it sevišķi ASV. Mierīgu un pamatotu protestu Kijevā decembrī uzkurinātai noveda līdz laupīšanai un pilsoņu karam. Un Obamas vēstniece Eiropā Viktorija Nulandē pati atzinās, ka ASV ieguldīja $5 miljārdus, lai uzkurinātu krīzi Ukrainā ar moto Fuck to EU. Izmantojot pučistu metodes, pārkāpjot konstitūciju. Viņi pavēra ceļu jaunajai valdībai Kijevā. Un šajā valdībā ir 5 radikāli labēji ministri, kuri ir tik radikāli labēji, ka salīdzinot ar viņiem mūsu vācu neonacisti izskatās kā trušu audzētāju pulciņš. Tā ir Kijevas hunta, kas karo pret savu tautu Ukrainas dienvidu austrumos. Un tas bija Kijevas aizsardzības ministrs, pareizāk sakot, tā saucamais aizsardzības ministrs, kas jūlijā sākumā teica, ka viņa kara spēks ir nogalinājis vairāk nekā 1000 tā saucamo separatistu, un viņš vēl lepojas ar to. Tas ir ceļš uz genocīdu. Tas ir NATO fašisms. Un Vācijai ir jāatsakās no Kijevas slepkavu valdības atbalsta. Aizvakar Malaizijas aviakampānijas lidmašīna tika notriekta Ukrainas dienvidu austrumos. Tika nogalināti gandrīz 300 cilvēki. Vai kāds sero par tiem cilvēkiem? Mūsu māsu medijos es neredzu sēras. Tieši otrādi, es redzu tikai šo nogalināto cilvēku izmantošanu. Viņi tiek izmantoti, lai uzkurinātu jaunu karu pret Krieviju, kas būs ar vēl lielāku bojā gājušo skaitu. Tas viss ir kauns. Šodien laikrakstā Del ir virsraksts ar lieliem burtiem. Vai Putins ir vainīgs šo cilvēku nāvē? Nē, Putins nav vainīgs viņu nāvē. Jūs esat riditāji. Putins atvilka savu karaspēku. Putins parakstīja visus līgumus par miera regulēšanu, kurus viņam piedāvāja parakstīt Vācijas aizsardzības ministrs Steinmeiers pēdējo dienu un mēnešu laikā. Putins visādi aicināja pildīt tos līgumus, bet tu, Steinmeier, tu ļāvi tiem NATO fašistiem Kijevā pārkāpt visas tās vienošanās. Steinmeiers ir Obamas stabule, kas atskaņo it kā miermīlīgus toņus. Bet visa tā muzika kopumā apdzied karu, kuru gatavo ASV. Ja runājam par notriektu lidmašīnu, dārgie pilsoni, mēs taču neesam naivi iesācēji. Daudzi no mums jau nojauš, ka varētu būt organizēta kaut kāda provokācija. Jo ASV baidās, ka Eiropa atteiksies piedalīties šajā karā. Un ASV baidās, ka Vācija dusmosies uz ASV jaunas piegošanas skandāla dēļ. Un tieši tagad arī Boeings ir nokritīs. Ieraugot visas šīs sakritības, mums ir jāpiesargās. Un atkal ir nokritīs
nokritusi tieši Malaizijas aviakompānijas lidmašīna. Kas te vispār notiek? Interesanti ir sekojuši fakti. Kijevas aviadispečeris Spānis pēc savas izcelsmes ievēroja, ka tieši pirms notriekšanas brīža lidmašīnu pavadīja 3 Ukraiņu iznīcinātāju lidmašīnas. Britu laikraksta Guardian vakardien varējām izlasīt, ka Ukraiņu militāra transporta lidmašīna lidoja virs Malaizijas Boeingam. Var domāt, ka tādēļ, lai izsauktu uguni no zemes. Interesants ir arī tas fakts, ka prezidenta Putina lidmašīna lidojot no BRICS tikšanās no Latviņamerikas šķērsoja Malaizijas lidmašīnas trajektoriju, kas pēc 38 minūtēm lidoja tajā paša vietā Polijas debesīs. Varbūt NATO pučisti bija sajaukuši savu uzbrukuma mērķi. Tagad nav iespējams adekvāti izskaidrot katastrofu. Bet es gribu atgādināt jums arī par līdzīgiem notikumiem pagātnē, kuri liek aizdomāties, kā tas viss notika 80. gadā. Tika notriekta Itāļu lidmašīna virs Usticas salas, vidusjūrā, kad gāja bojā vairāk par 80 cilvēkiem. Vairākus gadus pēc tam bija apgalvots, ka tur esot bijis vainīgs Kaddafi, lai noskaņotu pasauli pret Lībiju. Bet tagad jau ir zināms, ka tā saucamiem sazvērstības teorijas piekritējiem bija tomēr taisnība no paša sākumā. Un ir pierādīts ar dokumentiem un ar tiesas lēmumu, ka lidmašīnu virs Usticas notrieca NATO, kauns NATO. Vai arī izskatīsim gadījumu ar notriektu Irāņu lidmašīnu virs Persijas līča 88. gadā, kad gāja bojā gandrīz 300 cilvēki. Tā bija notriekta no amerikāņu militāra kuģa. Tas ir pierādīts. Amerikāņi par to pat nav atvainojušies. Un, protams, nav samaksājuši nekādas kompensācijas. Kauns ASV. Es vēl gribu atgādināt par to, ka mūsu valstī gandrīz nevienam nav zināms. Proti 2001. gadā oktobrī virs Ukrainas jau bija notriekta Krievu lidmašīna. Toreiz lidmašīna bija notriekta Melnajā jūrā Ukrainas militāro mācību gaitā. Un tad arī gāja bojā 80 cilvēki, bet Vācija neviens neatceras šo katastrofu. Tie taču bija tikai Krievi. Tas ir rasistisks notikumu izgaismojums, lai cilvēkus noskaņotu pret mūsu austrumu kaimiņiem. Un mums nav jāpiedalās tajā visā. Cilvēki, mēs neesam aizmirsuši arī 2001. gada 11. septembrī. 11. septembris bija provokācija. 11. septembris tā ir visu melu māte. Kad 3000 cilvēku galvenokārt ASV pilsoni bija sabērsti pulveri, lai Buša administrācijas globālais karš gūtu pamatojumu. Un tā bija amerikāņu speciālo dienestu slepenā operācija. Kauns amerikāņu speciālajiem dienestiem. Un tie, kas spēj organizēt 11. septembri, tie arī ir spējīgi notriekt Malaizijas Boeingu Ukrainas dienvidu austrumos. Tie ir noziedznieki, un viņi ir uz visu spējīgi, kas viņiem būs nepieciešams. Šajā sarežģītajā situācijā pie 3. pasaules kara sliekšņa tas ir vēlns, lai pārauj katra kārtīga vācieša pienākums aizkavēt un cīnīties pret kara uzkurināšanu ar Krieviju. Ja tikai vēsture mums kaut ko ir iemācījusi, tad noteikti to, ka vāciešiem un Krieviem vairāk nekad nav jāļaujās noskaņoties vienam pret otru. Visos laikos, kad vācieši un Krievi bija kopā, nav svarīgi. Bismarka vai Vilja Branta laikos, tad bija labi nevien mūsu abām tautām, bet arī visam kontinentam, visai Eiropai. Un tāpēc manas domas tagad ir kopā ar cilvēkiem Donbasā, kopā ar tiem ļaudīm,
kas aizsargā Donbasa iedzīvotājus, kopā ar tiem cilvēkiem, kas aizstāv savas dzīves un savu dzimteni no NATO fašistiem. Īpaši gribu nodot sveicienus Margarītei Zaidlerei, vācietei, kurā pievienojās Donbasa zemesardze un tagad atrodas Doņetskā. Veiksmi jums, Margarita, un jūsu līdzgaitniekiem. Berlīne plus Doņetska, vācieši un krievi, draudzība un miers. Dārgie draugi, mums ir jāaptver, kā mēs tagad esam īpašā situācijā. Vācija ir joprojām okupēta valsts. Un okupants ir Amerikas Savienotas valstis. Un vēl tie okupanti mūs noklausās, kā arī noklausās savus uzticamos vasāļus, kancleri Angelu Merkeli, un tad vēl papildus ASV iesūta savus spiegus mūsu ministrijās. Tādai neizturamai un apkaunojošai situācijai ir jāpieliek punkts. Vācija jākļūst par suverēnu valsti. Ko tas nozīmē? Tūlītēja vācu karavīru atgriešanās no amerikāņu frontēm visā pasaulē. Un nevien no Afganistānas, bet arī no Balkāniem, no Āfrikas. Ursula von der Leyen, aizsardzības ministre, atgrieziet mūsu puišus uz mājām. Un tālāk. Slēgt visas amerikāņu militāras bāzes Vācu zemē. Īpaši agresijas centru Ramšteinā, kā arī amerikāņu komandu punktu Štutgartē, kas atbild par datorpilotējamiem iznīcinātajiem. Amerikāņi iet uz mājām. Un vēl šī tēma ir aktuāla un visiem pazīstamā. Aizliegt visus amerikāņu speciālos dienestus Vācu zemē. Slēgt visas pārstāvniecības CIP un ANB Vācijā. Amerikāņu pilsoni, mūziķi, komersanti, miera pilsoni kā mēs. Šeit jūs vienmēr būsiet laipni gaidīti, bet visai tai amerikāņu karavīru un speciālo dienestu bandai te es teikšu tikai vienu. Puiši iet uz mājām. Sakarā ar šiem notikumiem Vācijai jākļūst atkal par suverēno zemi. Un vieta mums nepieciešama līdztiesīgu tautu savienība no Portugāles līdz Vladivostokai. Mēs esam tautā un mums tās izdosies.